dziesmu svētkos bez pūtējiem. Pārbaudam, cik daudz viņi zina par sevi un par svētkiem. Sveitrādas dāmas! Kurš ir melanholiskā valša autors? Emīls Dārziņš vai Alfrēds Kalniņš? Emīls Dārziņš. Emīls Dārziņš. Emīls Dārziņš. Tu arī zināji? Nē. Emīls Dārziņš. Kā zināji? Jā. Skolā mācos. Labi mācies? Jā, es teicamnieks esmu. Neko sev. Tik tiešām Emīls Dārziņš ir melanholiskā valša autors. Viņš būtu skaņdarbs. Kā sauktu jūsu skaņdarbu? Flautas spēle. Metāls. Kaut kāda bomba liela. Trakums. Trakums. Tu vari pamēģināt nospēlēt kaut kādu trakumu? Smagu notu tādu. Ļoti labi. Kur no šiem nav koku pūšama instruments? Oboja vai tuba? Tuba. 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 Un koku pūšamais instruments nav tuba. Kurā gadā norisinājās pirmie skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki? 1980. un 1960. gadā. Es negribu kaut ko sabojāt. 63. 4, tas ir 40 plus 2, 52. 25 minus 52. Uz 5 minus 52 tas jau ir negatīvajos ciparos. Es teikšu 80. Jā. Noiet 80. 80. gads, un tā, diemžēl, nepareiza atbilde. Un pirmie skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki norisinājās 1960. gadā. Vai skatu var pielīties dejā, ja tai pieliek tautas tērpu un ir nakts? Man šķiet, ka jā. Jā, nē. Nē? Jā? Jā, teikt. Jā. Būtu interesanti. Es pat jautājumu, jo godīgi nesapratu. Mācījāties skolā ģeogrāfiju? Jā. Tas būtu jāzina. Jā? Skaistāk būs. Domāju, jā. Jā? Šeit pareizā atbilde būtu bijusi Lotan. Kas tas vispār ir, ko man tikko pajautāja? 1, 2, 3, aiziet! Nāc gavilēt un tiekamies koncertos. Atā!